Liekas, ka Latvijā ir iedibinājusies vēl kāda laba tradīcija saistībā ar kustības drošību, ar drošu braukšanu. Tātad drošas braukšanas skola, Statoil, Bosch un CSDD jau ne pirmo reizi organizē automobīļu savirzes pārbaudi dažādās Latvijas pilsētās. No kurienes vispār šī ideja ir nākusi? Tā ideja, viņa, tad, kad satiekās vairāki uzņēmumi, kuriem ir svarīgs satiksmes drošība, tad rodās arī tās idejas, ko un kā mēs varam palīdzēt uzlabot to situāciju. Un attiecīgi tad veidojas tādi projekti, tiek piesaistīti vēl kaut kādi atbalstītāji vai ieinteresētie uzņēmumi, un tā rodas šādas akcijas. Jā. Kāda ir situācija ar savirzēm automobīļiem? Jāsaka tā, ka pēc pagājušā gada datiem šī situācija bija tāda, ka principā no visiem pārbaudītajiem automobīļiem tikai 20% nebija problēmas ar savirzi. Pārējiem visiem bija tātad 80% automašīnām bija kaut kādas lielākas vai mazākas vainas. Šogad šī situācija nedaudz uzlabojusies. Pēc šī gada datiem kārtībā bija tikai 33% automašīnu savirze. Un arī, es domāju, tas ir tāds skaitlis, par ko ir vērts aizdomāties, jo lielākai daļai, vairāk nekā pusē, tomēr ir kaut kādas lielākas vai mazākas problēmas ar savirzi. Ko jūs uz vietas tādā akcijas formātā varat izdarīt? Palūkot, konstatēt, bet neko jau izmainīt, ne? Jā, tas ir tīri tāds informatīvs pasākums, lai pievērstu cilvēkiem uzmanību. Tiešām tas laiks, kas ir dots katrai mašīnai, ir apmēram 10 minūtes. Bosch Car Services ir iedevis ļoti labu instrumentu, tādu mobilo stendu, ar kuru palīdzību ļoti ātri var noteikt to defektu. Bet, protams, kad remonts, tas jau ir jābrauc uz vietējiem servisiem, kuros ir šāds iekārts, un tad attiecīgi jāremontē tas. Bet tas galvenais uzdevums ir likt cilvēkiem aizdomāties par to, kad izrādās, ka tā savirze viņam tomēr nav kārtībā, un tas ir iemesls, kāpēc viņam dilst riepas vai mašīna velk uz vienu pusi. Un, tā kā liekam aizdomāties. Atsaucība no auto īpašnieku puses bija? Jā, ļoti liela jau. Pirms, protams, šī akcija bija izziņota vietās, kur viņi notiksies. Un cik vietās bija? 9 vietās kopā, tātad 2 vietas bija Rīgā un pārējās bija pa Latviju, Liepāja, Valmiera, Daugavpils un tātad diezgan plašos reģionos. Un pirms sākās katras dienas, pasākumu, tad jau veidojās rinda un cilvēki tiešām gribēja. Tāda maza nobīde pie savirzes, nodils riepas labākajā gadījumā vai sliktākajā. Bet ja tādas jau nopietnākas, nobīdes savirzē var novest pie avārijas? Jā, protams. Kas ir bīstams šī visā? Riepu dilšana tā ir viena lieta, kas, protams, pēc tam var izprovocēt tādas lietas kā akvaplanēšana un mašīnas kaut kādu nespēju tik galā ar situāciju. Bet arī, ja šī savirze ir izmainījusies, tad mašīnas vadīšanas īpatnības viņas izmainās un ir situācijas, kad mašīna paliek ļoti nervos bremzējot. Ja riteņi, ir pavērsti uz āru, tad pie katra bremzējiena tad mašīna sāk meklēt ceļu. Vai ja ir kaut kāda nelīdzinuma uz ceļa, tad arī tajās situācijās mašīnai nebūs stabila gaita uz priekšu. Un bīstamais ir tas, ka tādā momentā autovadītājs var būt negatavs šādai situācijai un vienkārši mašīna patvaļīgi maina braukšanas joslu, un tad mēs esam vai nu grāvjā vai pretējā joslā. Ja kādā servisā jums meistars piedāvā veikt savirzi vai vismaz savirzes pārbaudi, neatsakiet. Ļoti iespējams, ka arī jums ir nepieciešams to saregulēt.